perioda laika posma bērns. Nu, tātad es uzskatu, ka no mūsu puses būtu tiešām jārīko sadarbības komisiju un arī ir jānovērtē pozitīvo padomju laiku pieredzi un ieviestu to arī mazākumtautību skolās. Nevis eksperimentēt jā, lai tas būtu tiešām pamatota reforma, nevis nepamatots eksperiments, uz kuru arī kabineta ministrs ir gatavs nākt. Un arī Krievu bērni, un viņiem ir, protams, māma un citi, viņi maksā nodokļus. Viņi maksā nodokļus, un kāpēc viņiem ir jāmācās, viņu bērniem ir jāmācās tiešām ne dzimtā valoda, bet viņi maksā nodokļus. Mums ir ekonomiskas nodokļu maksāšanas prioritāte un prioritāte. Es atbildēšu, varbūt jūs uzdodat daudz jautājumus uzreiz. Jā, divi jautājumi. Mēs vēlamies nodrošināt šo vienoto sabiedrību, kur nepastāvētu šādas pretrunas, kur valsts valoda būtu latviešu valoda, bet mazākumtautībā būtu valsts garantēta iespēja apgūt savu valodu un kultūru. Tas Latvijā tiek izdarīts. Ar salīdzinājumu par padomju laikiem šeit jūs esat nedaudz pārsteidzies, jo jautājums ir par valodas vidi. Kā zināms, latviešu valoda padomju laikos atradās subordinētā pozīcijā un pati apkārtējā vide nodrošināja augstu līmeņu krievu valodas prasmi. Pašlaik ir vērojama krievu valodas pašpietiekamība apkārtējā vidē. Mūsu skolās audzēkļi tātad nepietiekami dzird latviešu valodu. Un trešais ļoti svarīgais apstākļus - pasaulē metodoloģija ir mainījusies. Bilingvālā izglītība kā tāda vispār ir samērā jauns koncepts, tikai no 70. gadiem. Un pašlaik ir atzīts, ka mācoties valodu kā priekšmetu mēs nevaram sasniegt. Kāpēc latviešu skolās tas nav ieviests bilingvālas metodikas? Vēlos ieviest arī latviešu skolās. Pretestība ir pārāk liela, jo nekā... Nē, tā nav. Mums ir iespējas īpaši skolās ar valodu virzienu apgūt priekšmetus arī citās valodās. Varbūt jūs atceraties, tad, kad mēs kopā strādājam Kaimā, es iesniedzu priekšlikumu, ka arī skolās ar latviešu mācību valodu. Un es pie tam gribētu uzsvērt, ka mums nav krievu un latviešu skola. Mums ir skolas, kas īsteno attiecīgās programmas, ka arī latviešu skolās priekšmeti būtu jāapgūst bilingvāli. Надо, чтобы дети знали латышский язык. Им надо, чтобы дети не могли выучить физику, химию, математику и так далее. Jūs ar to gribat teikt? У них нет учителей не то, что учить латышскому. Они даже учителей латышского не могут послать в школу. А уже учителей, которые будут учить физике, математике, которые бы знали предмет, у них вообще не может быть, потому что нет даже учебников. Почему вы не говорите по-русски? Вы пришли к людям, которые защищают русские школы. Вы не знаете русского языка. Mēs visi aizstāvam vienotu sabiedrību, un mēs runājam valsts valodā. Почему valsts valoda? Вы пришли к людям, которые отстаивают другой язык, и вы их должны из уважения к ним попытаться хотя бы сказать им то, что ответить, чтобы они могли понять вас Mēs лучше. izstrādāsim programmu, lai bērni vēl augstākā līmenī apgūtu, piemēram, krievu valodu un kultūru, poļu valodu un kultūru, bet apkārtējā vidē mūsu kopīgā saziņas valoda tomēr būs latviešu valoda. У вас не будет латышского языка по той простой причине, что все те люди, для которых он будет иностранным, они не будут знать латышского языка так, как латыши. И все ваши дети будут слушать латышский язык с нижегородским акцентом. Нет, он будет всегда, он даже в Европе будет всегда иностранным, по той простой причине, что это земля, язык можно сохранить только в маленьком закутке. Если вы хотите отстаивать латышский язык, вы должны своих депутатов, не только русских, но и всех латышских депутатов заставить сдавать экзамен. Я думаю, что далеко не все из них сдадут. Да, в том числе... Оставьте нас в покое, пожалуйста, оставьте русскую общину в покое. И вас тоже никто не будет трогать. Если вы хотите получить... Да нет, они просто хотят... Майдан... Майдана здесь не будет, потому что они приняли те законы. If you want to get Майдан here in Riga, you can get it, no problem. Конечно. Инквизиция будет в средние века.
Подождите. Средние века опустились. Тогда была диктатура Советского Союза. На каком языке учили латышские школы? Безработица. Bet vai jūs zināt, kādā valodā funkcionē šī māja, augstākā padoma? Jūs zināt, kādā valodā В этом доме говорят на английском, немецком, латышском, потому что нужно говорить с народом на латышском. А должны говорить на английском, немецком и французском. Латышский не принят в Евросоюзе как язык общения. Он один из 24, и там много мертвых языков, которые тоже официально считаются Европейским Союзом. Но в этом доме все документы на английском языке, потому что они все проходят через Евросоюз. Нет, вы потом их переводите для того, чтобы можно было говорить со своим народом. Но все документы, образующие на английском. Es tos nevaru ievest iekšā, jums nav caurlaids, bet es jums parādītu visi ministra kabineta dokumenti latviešu valodā. Оставьте русскую общину в покое, получите патриотов действительно страны.